jau Elita man pieteica, man sauc Agnese Zviedra, es esmu Mākslas akadēmijas doktorantūras students, un šodien es patiesībā vēlējos ar jums nolasīt manu eseju referātu par Latvijas mākslinieku formālajiem meklējumiem 70. gados. Un mans stāstījums būs krietni citādāks nekā maniem kolēģiem, kas pirms manis runāja, jo tomēr es ļoti ambiciozi izvēlējos atvert veselos 10 gadu, kas patiesībā savā ziņā man likās, ka ietver daudz krietni vairāk, un laiks, lai to visu izstāstītu, varētu trūkt, bet lai turpinātu iet uz priekšu, tātad šodienas referātā, man šeit vajadzēja būt arī citātam, no kā arī veidojies ir referāta nosaukums Cilvēks nav sala, bet prezentācija izdomā izdarīt kaut ko citu manā vietā un atstāt šo un nākamo slaidu brīvu. Kā jau es minēju, šīs dienas referātu vēlos iesākt ar Džonsa Dona citātu. Cilvēks nav sala, pilnīga par sevi. Katrs ir daļa kontinenta, daļa pamata. Šo citātu izvēlējos, jo caur to ir iespējams konceptualizēt Latvijas mākslas attīstību 70. gados, kā arī skatīt šīs dienas semināru tēmu starp konformismu un nonkonformismu, vai Latvijā pastāvēja pagrīdes un neoficiālās mākslas vide. 70. gadi ir laiks, kad mākslinieki meklē jauns formāls risinājums, kā arī daudz gadus iepriekš, un katrā dekādē mēs varam atrast šādus mākslinieku meklējumus, kas paver jaunas apāšņus glezniecībā, grafikā, performance mākslā, vidas un lietišķajā mākslā un fotogrāfijā. Bet vai katra no šīm kustībām un virzieniem būs saistām ar pagrīdes vai neoficiālo mākslu? Jautājumi par šo periodu šķiet apspriesti gana plaši, gan lokālā vidē, caur tematiskajām izstādēm, gan caur monogrāfiskiem darbiem, pievēršoties konkrēti mākslinieku daļradei. Kā viens no piemēriem ir 2002. gadā tika izdota Norton Dodge grāmata Art of the Baltics, Struggle for Freedom of Expression under the Soviets 1945 till 1991, kurā latviešu izcelsmes amerikāņu pētnieks Marks Alans Švērdi ir apkopojis detalizētu grāmatu šķirkli par Latvijas mākslas attīstību no 45. gada līdz neatkarības atgūšanai. Un šis ir viens no piemēriem, kā, teiksim, rietumu kontekstā tiek skatīt mūsu lokālā vide. Pēc 70. gada, es tagad nomainīšu to otru tukšo ekrānu. 70. gadi ir ar dažādām epizodēm šķiet kā eksperimentāls sprādziens, kas tālāk deva impulsu robežu pārkāpēju paaudzei. Savukārt šīs idejas un iniciatīvas neveidojās pēkšņi un negaidītām, pamatu veidoja 60. gados ienākusi jaunā mākslinieku paudze. 20. gadsimta otrajā pusē Latvijas, tāpat kā citu padomju republiku mākslas dzīve, noritēja ierobežotā un rūpīgi uzraudzītā noteikti formveidu un tematiskas prasības respektējošā zonā, ko no pasaules kultūras procesiem nošķīra gadsimtu vidū uzbūvētais padomju lielvalsts mūris. Kā raksta mākslas vēsturniece teorētiķe Ieva Stahovska, robežu pārkāpēja ievadā, laika gaitā atklājās atsevišķi spilgti uzdrošināšanās piemēri, kas pauda no oficiālajām prasībām atšķirīgas mākslas patiesības. Visbiežāk zemtekristos un metaforās vai darbojoties privātā mākslas telpā, brīvākā un modernākā izteiksme, fotoreālismu un sirreālismu, ekspresionismu un abstrakcionismu iespaidotos, konceptuālos meklējumos glezniecībā, grafikā, tēlniecībā, plakātu un lietišķajā mākslā. Mākslas vēsturniece Irēna Bužīnska izstādes un cita katalogā savukārt norāda, ka pareizāk būs šī perioda mākslu aplūkot kā vienlaikus eksistējuši daudzslāņainu stilistisku tendenču kopumu. Pirms padziļinātāk pievēršamies 70. gadiem ir jāspēr neliels solis atpakaļ, ieskatoties 60. gados, kas iezīmē cilvēkus, grupas un vidas, kur individuālajie un formālajie meklējumi veidoja arī tālāks iedvesmas avots 70. gados. Gan 60. gan 70. gadu mākslinieku meklējumi ir saistām ar savstarpējām saskarbes punktiem, jeb domabiedru grupām. Par šādiem ideju mijiedarbības krustpunktiem ir svarīgi pieminēt gan leģendāro kafejnīcu Kāza, gan akadēmijas studentu veidoto franču grupu, kas deva noteikts impulsu mākslinieku attīstībā. Šādas dombiedru grupas pavēra iespēju diskusijām ārpus institūcijas. Literatūrā pieejamā informācija liecina, ka Kāza pulcēja tā saucamos nepareizos jauniešus, nonkonformistus, hipijus un bitņikus,
kur lielākoties bija apolitiski. Viņus vairāk interesēja identitāte, nevis politika. Savukārt franču grupā piedalījās dažādi kursu glezniecības nodaļas studenti, kurus vienoja interesi par franču mākslu un neapmierinātību ar padomju mākslas principiem. Tieši šādas satikšanās un doma apmaiņas vietas bija nepieciešams kā alternatīva akadēmiskajai videi. Kā piemēram Imants Landsmans grāmatā par Maju Tabaku raksta. Akadēmijā ap 60. gadu spēja dot daudz un vienlaikus maz. Tur bija iespējams iemācīties nevainojumu zīmēšanas prasmi un daļēji arī uzstādījumu atveidojumu krāsās, taču diez vai augstskolas spēkos bija sniegt priekšstatu par to, kas ir māksla un uz kuru pusē būtu jātīstās. Pasniedzēji laipoja starp sociālistiskā realismu dogmu un savu personisko stilu, kas parasti bija turpinājums 30. gadu latviešu glezniecības impresionistiski-ekspresionistiskiem realismam. Tas ļāva impulsīvi un emocionāli tvert māksliniekam apkārt esošo īstenību un to vitāli uzlikt uz audekla, neapgrūtinot sevi ar koncepcijām un saturu, cik tālu to nespied ideoloģiskās prasības. To gleznotāju paudze, kas bija gadus 10 vecāki, atrada kompromisus, skarbā stila robustie personāži, monumentalizētie cilvēku tēli, brašie vēzieni un palicinājuši ziedumu pietiekami labi iekļāvās padomju mākslas kopainā un gūva panākumus. Šāds pieejams jaunajai paudzei šķita primitīvi, negleznieciski un vecmodīgi, kas varētu arī rakstot vispārējo lūzumu punktu. Landsmans norāda, ka tieši Maija Tabaka visdrošāk apliecināja šo noliegumu. Kā piemēram, viņš min viņas darbu Ananāsa ēdāja. Pasniedzējs bija nokaitinājis ne tikai ar savu tēmu un nepierasto krāsu spožumu, bet visvairāk ar savādo personāžu radīto noskaņu. Kā norāda Imants Landsmans, figūru pozās, dīvainajā apģērbā un salikumā pārsvaru pār formālistisko kompozīciju bija ņēmis nemieris, silrealistisks baigums. Tas bija svešādi, tas biedēja un tas nepatika. Jo 61. gadā Maija satricināja ar saviem eksperimentiem, redzējumu un izpratni par lietu kārtību, kas arī atmaksājās ar viņas vietu Mākslas akadēmijā. Maijas Tabakas darbs 60. gadu otrajā pusē saglabāja no formālistiskās glezniecības mantoto nostatījumu, stīvumu un pozas nosacītību, taču iedvesa tajās... Tas tāda nav sāli jāatgriežas. Tā. No formālistiskās glezniecības mantoto nostatījumu, stīvumu un pozas nosacītību, taču iedvesa tajā gan līdzību, gan neredzētu krāsu spēku. Viņas krāsa ieguva piesātinātību un emalveidu blīvumu, kas raksturīgi tikai viņai un šķiet izplatām iekšēju gaismu. Savukārt līdz ar 71. gadu var uzskatīt par mākslinieces aptvērsumu brīdi, kad mākslinieca iet savu ceļu. 60. gados žanriskā glezniecība ikdienas dzīves attēlojums, žesti, āsas kustības un fizionomiskais kustīgums, tātad visu, ko varēja saukt par aktualitātēm, jauno gleznotāju apziņā vēl piederēja pie socreālisma nejaucībām. Tāpēc, jo pārsteidzošāk daudziem bija pēkšņais Maijas pavērsiens projām no draugu portretu, kluso dabu un Aivanom rāmā statiskumu. Maijas darbos ienāk grimas, kliedzienu un emocijas, tādējādi pārkāpjot slieksni, kurš visu modernās glezniecības attīstību ir nodalījis no realistiski jūtu dzīves un iekšēji garīgu kustību attēlojumu. 70. gados tāpa īstā Maija Tabaka, tā apgalvo Imants Landsmans. Uz āru izlauzās viņas enerģija un nepieciešamība ne tikai kaut ko attēlot, bet arī pateikt. Savukārt Tabakas laika biedri un kolēģi mākslinieki Bruno Vasiljevska daļradē, kurā kā apraksta profesors Kļaviņš 2005. gadā izdotā neputnu grāmatā Bruno Vasiljevskis, mākslinieckā misija bija objektīvās realitātes atklāšana bez iepriekšējo paudžu, skolu un stilu radītā redzējumu. Šī utopiskā mērķa apziņa mākslinieki bija pārņēmis jau 20. gadsimta 60. gados, kad parādījās pirmie šādas realitātes meklējuma rezultāti. Profesora Eduarda Kļaviņa esēja Bruno Vasiljevska ideālā realitāte brīnišķīgi atspoguļo mākslinieku miedarbu ar laikmetu, tādēļ citēšu, un šis būs varan garš citāts. 60. gados Latvijā šī pozīcija bija oriģināla, jo 20. gadsimta modernisms, kas bija diskreditēts kādreizējo mimējis, arvien vairāk ienāca lokālajās socreālismā. Modernisma netiešā paradigma un prakse te bija faktiski noteicoši kaut vēl ieslēgt totalitārās sistēmas ikonogrāfijā. Abstrahēšanās, formālisms, ekspresija, virtuozes, meistarības demonstrējumi, interpretējot uzspiestās tēmas, sākotnēji kaut nepilnīgi un novēloti, bija atbrīvošanās pazīmes. Bet atbrīvošanās ieilga.
Nekādas tālākas attīstības konsekvences nebija iespējams. Abstrakcionisms lielais 50. gadu rietumu vilinājums bija oficiāls tabū. Politiskā atkošņa vietā nāca stagnācijas sakārtotība. Nostiprinājās modernizētais socreālisms kā skarbais stils, kura plakātisma ietvaros bija gan pieļaujams kādas formāls vai tēlojušas novitātes, bet kur nepietiekamību izjūt daudz tālaik jaunie un pat pakļaujoties dubultās dzīves meistaru suģestijai iekšēji nepieņēma. Izeja radās ne tikai Vaseļevskis, bet arī citiem tā laika jauniem māksliniekiem, kas jūt un domāja līdzīgi. Tā bija paradoxāla, šķietam anahroniska atgriešanās pie minējas, kas ļautu atbrīvoties no tās saucamā pastarpinājuma. Toreizējā vispār pieņemto atziņu kontekstā šāds pagrieziens likās neizprotam konservatīvisms. Jāsaka arī pietiekam droši to apstrīdēt oficiāli nekādu nevarēja, jo taču reālisms. Mākslas dzīves un skolu vadītāji, kas bija tikuši tālāk sevis modernizēšanas gaitā, īsti nesaprata, ko iesākt ar šo jauno mākslinieku reakciju, kuras patstāvība bija izaicinoša un nekontrolējama. Toties jaunie bija atraduši nišu, kas ļāva apstrīdēt lokālā socreālismu modernizētājs gan daudz ko vairāk. Izvēršot koncepciju un nostiprinot bija iespējams jau apstrīdēt arī vispārējo abstrahējošā modernismu evolūciju un tā devalvētās galējības, kas nejauši krāsu un formu kombinācijas tiek reproducēts kā artistiskā ģēnija pašisteismu, kam būtu jātic. Citāta beigas. Atgriežoties vēl uz brīdi 60. gados, vēl jāpiemina mākslas vēsturniece Māras Traumans raksts starp rindām Kazas zīmējuma grāmatā Nenocenzētie, kurā autori norāda būtisku aspektu par 60. gadiem un Kazas intelektuāļu dzīvi. Kā mēmais avangards bez manifesta, Kazas 60. gadu dozētā opozīcija uzmanīgi realizējas efemēriskos žanros, zīmējumos, stilošanā, fotosesijā un privātā intelektuālismā. 60. gados vēl ir sveša postmodernā ironija, ar kuru propagandu parodējošā tekstualitāte ienāk 70. un 80. gadu mākslā. Austrumeiropas totalitārismu mākslas pētījumi nereti apgalvo, ka režīma tolerants pret pagrīdes pulciņiem bija apzināta stratēģija, kas ļāva pulcēt vienu vietu savādāk domājošos, atvieglot viņu novērošanu. Kontroles spiediens nodrošināja šo grupu elitārismu un nošķīra brīvdomātājs no masām. Protams, neoficiālajie mākslinieki sava nedrošā statusa dēļ jutās izolēti un apdraudēti, taču ārpus baiļu izjūta šī izolācija sauc arī zinām eiforiju. Neoficiālo mākslinieku kops apzinājās sevi kā ārkārtīgi privileģēts, jo tās varēja pretendēt uz salīdzinošu neatkarīgu dzīves stilu valstī, kurā nospiedošais iedzīvotāju vairākums par to pat nevarēja sapņot. Neoficiālie mākslinieki tika apkārtējo atgrūsti, taču arī slepeni apbrīnot, apskaust un aplidot. Padomju vidas fenomens, profesionālās izglītības obligātais rāms palīdzēja savlaicīgi marginalizēt vai pat izslēgt no oficiālās mākslas ainas, piemēram, Rutu Kreits, Juri Tīpentālu uz brīdi Maiju Tabaku un Biru Dēli. Situācija nedaudz mainās 70. gados, kad arī Rīgā ienāk komunālās kultūras stratēģijas. Mākslinieki paši rīkotas slēgts izstādes un akcijas dzīvokļos. Šādi tiek aprakstīta vide un mākslinieku sabiedrība, kur veidojas intelektuāļu dombiedru grupas, mākslinieku individuālai formālai meklējumi un būšana starp oficiālo un neoficiālo. To varētu nosaukt par aktīvu un vienlaiks arī pasīvu protestu, kas iestājas pret valdošo un atzīto sociālistiskā reālismu lokālās vides modeles skarbo stilu. Patiesībā iemesls, kādēļ es šeit esmu šodien un cenšos apvērt ārkārtīgi jaudīgu periodu un vienlaiks, nevis vienlaiks, bet ārkārtīgi jaudīgu mākslinieku periodu, ir Līgas Purmals daļrada. 24. gadā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 2. stāva labā spārnu izstāžu zālē bija apskatām Līgas Purmals izstāde Līga Purmala pagājušo priekšdārs. Izstādē bija apskatāms mākslinieks daļrada no 70. gadiem līdz pat mūsdienām. Purmals jau mākslas vidē pieteica skaļi un nepārprotam. 74. gadā vēl pirms studiju pabeigšanas Teodoru Zaļkanu Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmijā kopā ar studiju un dzīvesbiedru mākslinieku Miervaldu Poli noorganizēja pirmo kopstādi Rīgas centrālajā poligrafiķu klubā Fotokluba Rīga telpās. Abi mākslinieki pirmo reizi plašākai publikai prezentēja savus fotoreālismu stilā gleznotos darbus. Purmals darbos nebija vietas nejaušiem krāsu uzplūdiem vai ekspresīvām izjūtām. Tā vietā viņi meklēja fotogrāfiskas precizitātes skaistumu, cenšoties glezniecībā radīt attēlus, kas būtu tuvāk reālajai dzīvei.
Šajā periodā Purmals darbi izcēlās ar īpašu tehniku, mākslinieks gleznoja realitāti ar fotonegatīvu un krāsu solarizācijas efektiem. Viņas gleznas ir kāds ar fotoobjektīvu uzņemt nejauši mirkļi, bet tie nav sastinguši. Krāsu intensitāte rada kustības iespaidu. Darbos nebija pārspīlēts emocijas vai simbolismu, viņi izcēla ikdienišos brīžus, kas bija iemūžināti ar vienkāršu fotogrāfisku precizitāti. Kā motivācija mākslinieks pievērsties racionālajai fotogrāfiskajai realitātes atspoguļošanai, kas neiedarbojas ar fotogrāfijas eksperimentu parādīšanos glezniecībā, esot bijis vēlme virzīties prom no skarbā stila formālās glezniecības. Kā raksta mākslas kritiķis un kurators Vilnis Vējš katalogā Redzamā pasaule izdod 2004. gadā, citēja, Purmals gleznieciskās valodas izvēle veidoja agri izveidojusies dumpinieciska estētiskā gauma. Māksliniece apliecina, ka viņā nepatiku raisījusi tolaik akadēmijas darbnīcās modernā maniera triep krāsu uz audekla atbrīvot. Švuncīgi, savukārt interesi modināja iespēja reducēt rokrakstu, veidot blīvu, gludu krāsu klājumu. Citā beigas. Līdzīgi profesora Pļaviņā aprakstītajam Vasiļevska domu gājienam. Tas liecina par domu miedarbu un formāliem meklējumiem, kurus inicē esošā akadēmiskā vide. Līdzīgs formāls eksperimentālos ceļus iet arī viņas studiju un dzīvesbiedrs Miervalds Pols. Eimija Brīsgala grāmatā par Polu ievadā norāda, ka Polim vienmēr interesējas realitātes radīšana, pārradīšana un apšaubīšana, un vairums viņa darbi ir saistīti ar reālismu šī termina plašākajā nozīmē. Viņa pieeja realitātei un spēle ar to ir viens no mākslinieka darba aspektiem. Atšķirībā no citiem virzienu pārstājiem viņš labprāt strādā arī mazizmēra formātos, fotogrāfijas imitācija izmantojot pašu un citu autoru uzņemtus kadrus un reizēm komplementējot tos ar fantāziju. Mākslinieki interesēja realitātes uztveru un realitātes atspoguļošanas mehānismu, kam viņš pievērs uzmanību gan savā radošajā praksē, gan rūpīgās mākslas vēstures un filozofijas studijās. Atsevišķos darbības periodos Pols pievērsās gleznošanai no dabas vai brīvai kompozīcijas sacerē, tomēr pārsvarā par pamatu gleznām un zīmēm izmanto attēlu. Ar apbrīnojumu tehnisko virtuozitāti savas klusajās dabās, ar grāmatām, pastkartēm, fotogrāfijām un avīžu izgriezumiem, viņš uzbūr optisku ilūziju par priekšmetu materialitātu un fizisko apjomu. Eimija Brīsgala uzskata, ka poļu darbi demonstrē, ka realitāte vienmēr ir subjektīva, tā vienmēr ir pastarpināta vai nu ar personas uztveri vai attēlojumu. Mākslinieka interpretācija ir tikai viena no iespējām. Poļu prāt akadēmiskā izglītība bija ideoloģiska un galvenā problēma 70. gados bija tikt vaļā no dažādu glezniecības paņēmienu pieņēmuma, ko vienkāršot sauc par akadēmismu. Pēc 3 gadu intensīvas glezniecības no fotogrāfijām abi mākslinieki glezno un dokumentē vidi sev apkārt. Šo pārēju mākslas vēsturniece Elita Ansone rakstā no amerikāņu fotoreālismu līdz starptautiskajiem hiperreālismam min, kā šī pārēja ir saistīta ar to, kā mākslinieki bija fascinēti ar Bruno Vasiļevska uzskatiem. Līdzīgi kā Bruno Vasiļevskis no 76. gada līga Purma un glezno apkārtējās vidas stūplāns, interjera elements un dāras fragmentus. Šajos darbos ar maksimāli jūtīgu mākslinieci pēta materiālo pasauli, augus, dienas laiks un gada laiks. Darbi attaino it kā atturīgs, bet emocionāli vērīgs, nejauši ierāmēts skats, kas vienlaiks tiec uz realitātes dokumentāciju un intimitāti. Zināmā mērā viņi pievērš uzmanību ikdienas priekšmetu nozīmē mūsu dzīvē. Arī Pols 70. gadu vidū uz brīdi pievēršās apkārtējās vidas tvēršanai. Minēto piemēru gan formālie risinājumi, gan arī motivācijas sasauc, neglezot tā kā iepriekšējās paudzes. Bet paralēli fotoreālismam, glezniecībā un grafikā 70. gadi ir arī alegorija, zemtekstu un metaforu zelta laikmets, kā norāda mākslas vēsturniece Irāna Bužīnska, bez atklātas sociāli kritiskas attieksmes vai negatīvu komentāru par padomju dzīves īstenību. Padomju mākslas zinātne nepieļāva iespēju runāt par plaši nosodītā seriālismu klātbūtni padomju mākslā. Šī virziena ietekmi latviešu mākslā attaisnoja ar terminu asociatīvā tēlainība, skaidrojot to ar interesi par aktuālām zinātnes atklājumiem un zinātnisko fantastiku. Nenoliedzami viens no spilgtākajiem seriālismu virzieniem Latvijā bija Māris Ārgals, kas savos zīmējumos, gleznās un grafikās radīja vizionāru tēlu sistēmu, ar kuru aktualizēja eksistenciāls dzīves jautājums. Kā alternatīva, bet būtiski izpētes vide 70. gados jaunajiem mākslas meklējumiem nozīmīga zona veidojas robežoslās starp tēlotāju mākslu un lietišu dekoratīvo mākslu.
Tā gan piedāvāja novatoriskus formu risinājumus, gan pievērsās telpas un vidas problemātikai. Kā avangardiskākās parādības starp tām izcēlās kinētiskā māksla un vizionārie vidas priekšlikumi. Atšķirībā no eksperimentiem glezniecībā un grafikā vai performācēs, kas guva visai ierobežot redzamību, mākslas darbi, kuri tika radīti šajā sfērā, guva gan institūcija akceptu, gan daudz plašāku ievērību. Ieva Stokhovska raksta, ka institucionālā griezumā un arī formāli šie mākslas darbi atbilda salīdzinoši jaunās un progresīvās nozares dizaina, jeb šaurāk unikālā dizaina kategorijai, kā arī tikpat progresīvai mākslas sintēzes jomai. Tomēr to piederība lietiši dekoratīvai mākslai bija nosacīta, jo to mērķis un mākslinieckā izteiksme bija nevis utilitāri, bet skaidri estētiski. Savukārt kritēriju un nosacījumu tajā kādu jaunā zonā nebija skaidri nedefinēti. Kā norāda Stokhovska, izmantojot šo situāciju, kā arī darbu tematisko ambivalenci, jaunie mākslinieki vai nu sociālisma retorikas aizsargā, vai bez tā brīvi nodevās eksperimentiem ar netradicionāliem materiāliem. Formu, struktūru, ritmu, krāsu, gaismu, gaisa plūsmu, plūsmas efektiem, vizuāli telpisko un psiholoģisko uztveru, dažādu maņu, redzes, dzirdes un jomu, mākslas, arhitektūras, zinātnes, tehnikas, sintēzi un sinerģiju. Faktiski tieši šī sfēra izrādījās kanāls, pa kuru nopludināt modernismu meklējumos, jo stājmākslā tie bija daudz ierobežotāki. Spilgts piemērs ir dizainera Jāņa Krieva vadībā veidotais Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas pulksteņu tornis, kurā daudz programmu gaismas strēle bija precīzi sinhronizēta ar laiku un plūsmu. Kinētika bija saistīta ne tikai ar fizisku kustību, bet arī domāšanas kustību, sintezējot faktiskus vidas elements ar iztēles atraisītām idejām. Mākslinieki radīja gan potenciāli realizējums, gan vizionārs un utopisks vidas priekšlikums. Kā vēl viena eksperimentāla vide ar savu komunālo un komunas noskaņu ir minām happeningos iesaistītiem mākslinieki. 70. gados šīs aktivitātes norit privātās telpās un draugu lokos, un par mākslu institucionālā izpratnē pārtop tikai 80. gadu beigās, kad mākslinieki apgūst izstāžu telpas un akciju dokumentācijas nonāk izstādēs un kolekcijās. Padomju posmā happeningi un akcijas palika ārpus reglamentās mākslas jomas, neiekļaujoties nevien profesionālajā un amatieru mākslā, bet arī padomju cilvēka dzīvesveidam nospraustajās robežās. Šis performance un happening lielā mērā ir saistīta ar Andra Grīnberga personību. 70. gadā Grīnbergs uzsāka daudz eksperimentālus darbus un notikumus. Viņa priekšnesumi lielākoties bija mākslinieku dzīves faktu, asociatīvu saplūšanu ar attēliem, situācijām vai noskaņojumu, un reizēm tikai tituli, kas aizgūt no mūsdienu rietumu kultūras. Šiem notikumiem bija kopīgs vēstījums pa impulsu, mīlestība un nāve, pretestība starp varoni un sabiedrību un izrealizēts māksliniecisks paštēls. Daudz notikumu tika radīti, pievēršot viņa un Indas Grīnbergas dzīves notikumos, vizuālos attēlus un abstraktās darbībās un saistot tos ar bibliskām un eksistenciālām tēmām. Kopumā no 60. gadu beigām līdz 90. gadu sākumā mākslinieks kopā ar draugiem un dombiedriem sarīkoja vairāk kā 25 performances un happenings visintensīvāk 70. gados. Tajos lielākoties piedalījās Grīnberga tuvinieki, draugi un paziņas mākslinieki, mūziķi, fotogrāfi, rakstnieki un citi radošas personības. Inda Grīnberga, Anita Kreitus, Laima Eglīte, Eižens Falpēters, Mudita Gaiševska un daudz citi. Grīnbergs pats darbojas kā akciju un happening inscenētājs, režisors, scenogrāfs un dalībnieks, tās radot kā teatrāls un bieži provokatīvas situācijas, kas eksperimentē un izaicināja robežas sevī, tādējādi atbrīvojoties no ikdienas ierāmējuma. Happening tika veidot arī kā fotoinscenējumu. Un šeit es pavisam īsi arī patiesībā vēl vienai ļoti svarīgai jomai jāpievēršās, kas ir fotogrāfija. Lai gan mākslas fotogrāfija attīstījās fotoklubos un fotopulciņos jau 60. gadu sākumā, 60. gadu vidū no fotoentuziastu loka sāk izvirzīties lokāli, vēlāk starptautiski atzīta autori, kuriem fotogrāfija apzināti bija kļūst par mākslas praksi, fotomākslu. Lielā mērā tā balstījās uz vizuālās mākslas paradigmām, kas saturiski ar vispārnātu tēlu palīdzību veda pie novēršanās no dokumentālās konkrētības. Kā raksta Līga Lindenbaum, kompozicionālie principi tika aizgūti no tradicionālās mākslas, kā arī paralēli notika eksperimenti ar fotogrāfijai specifiski piemītošo vizuālo tēlainību, tā skaitā dažādām fotogrāfijas tehnikām, solarizācijas, izohēlismu un citu, kas ļāva fototehniskās darinātos darbus tuvināt grafikas izteiksmībai.
Radikāli atšķirīgi ar dokumentālitāti un tās manipulēšanas iespējām strādāja mākslinieku grupa, polucionistu grupa. Māris Ārgals, Jānis Borgs, Valds Celms, Kārlis Kalcers, Kirils Šmeļkovs. Veidojot montāžu ciklu Sagrādotā Rīga. Tajā autori dokumentāli uzņemtos kadrus papildināja ar tiem neatbilstošiem dokumentāliem fragmentiem un grafiskiem iestarprunājumiem, kuri disonēja ar ierasti tvēramo īstenību un noderēja pašu autoru iecerētai skatītāju uztveres atmodināšanai. Referāta sākumā es uzdevu jautājumu, vai formālajie meklējumi, ka mākslinieki pievērstu gan individuāli, gan arī grupās būtu iespējams nodēvēt kā paprīdes māksla. Iespējams, tas bija referāta sākumā, kur es biju iecerējis, bet es viņu izdzēsu, kamēr es klausos citu referātu, jo es pat vairs neatceros, ko es uzdevu šī referāta sākumā. Drīzāk šim periodam atbilstu lietuviešu mākslas vēsturnieka Alfonsas Andrijuščevičusa izvēlētais termins semi-nonkonformisti, attiecinādams to uz šī perioda Baltijas mākslinieku Daired, jo atšķirībā no māksliniekiem Maskavā un Ļeņingradā, Baltijas nonkonformisti drīzāk fokusējās uz formu, nevis saturu. Šī perioda māksliniekus varētu rakstot ar vēlmi izmēģināt un eksperimentēt ar dažādiem formāliem paņēmieniem, nevis lai paustu tieši politisku sistēmas kritiku. Tie bija domu eksperimenti, kas iezīmē laikmetu. Cilvēks nav sala. Skatoties uz šo laiku, var redzēt miedarbi, ideju un domu apmaiņu un eksperimentus. Un tas viss notiek kontekstā. Paldies!